Ar tavu programmu es atklāju savu patiesību. Lai kaut kas mainītos, jāpieņem lēmums. Un lēmumu pieņemšana maksā. Mums ir jāpamaina vispār, kā mēs uztveram pārdošanu. Kad tev ir kontakts ar ķermeni, tu zini, jā, un viss tas vien jau maksā visu to summu, kas ir jāmaksā. Es esmu bagāta, tā kā, zini, identitātes līmenī, šūnu līmenī. Ķermenis pa lielam ir vienīgais veids, kā mēs spējam kontaktēties ar pasauli. Welcome Game Changer podkāstu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāšava, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Tie, kas mani redz pirmo reizi, es esmu Diana Kudrāšava, personības izaugsmes un biznesa trenere, un šodien būs ļoti, ļoti interesanta saruna ar manu klienti. Es esmu Samanta, kas mani redz pirmo reizi. Es atgriežu sievietes pie sevis caur deju un ķermeni. Tātad mums ir dzīvē savas problēmas, mums kaut kas uztrauc, un es to daru, vedot cilvēku kontaktā savā ķermenī, un kad mēs atgūstam kontaktu ar savu ķermeni, mēs arī atgūstam kontaktu ar sevi, jo viss ir saistīts. Tiklīdz dzīvē mums parādās jebkāda negatīva emocija, situācija, mūsu psihe to uztver, tālāk sūta signālu smadzenēm, un smadzenes tālāk jau reaģē ķermeni, un ķermenis vienmēr tā kā aizsargājas kaut kādā mērā. Ķermenis vienmēr mums palīdz. Un no tā arī veidojas arī visa tā psihosomātika. Bet nedaudz garumā. Noteikti, kāpēc tu to sāki darīt? Es vienmēr esmu bijusi ļoti kautrīga, ļoti tāda klusa, un man vienmēr bija tāds patents izpatikt citiem, un tāds people pleaser klasiskais stāsts. Un dēļ tā, ka tu visu laiku mēģini sajust, ko citi domā, tu vispār vienā brīdī pazaudē sevi, tev pilnībā. Man bija reāli sajūta, ka man nav viedokļa par lietām. Es esmu gatava pielāgoties visiem, jo tā ir mana drošā stratēģija, lai mani nesāpinātu. Es biju tik jūtīgs cilvēks, ka bez praksēm es nevarēju vispār justies normāli. Tāpēc pusauģu gados es sāku lasīt visas tās pašizaugsmes grāmatas, sāku pētīt dažādas prakses, tehnikas, veidus, kā es varu vispār ar saviem strādāt. Un tas man strādāja. Un pēc universitātes man bija tā, tas pastrādāja 3 mēnešus ofisā, un es tā kā domāju, es 3 gadus mācījos, lai paliktu šajā ofisā 40 gadus. Principā tā izglītība ir tāda, kas sagatavo krūtus ofisa darbiniekus. Un es tur strādāju, viss super, bet es saprotu, ka es nevarēšu tā 40 gadus strādāt, ka es ticu, ka dzīvē ir kaut kas vairāk. Un tajā brīdī es pieņēmu lēmumu, darīt jebko, lai to izmainītu, un nebija viegli, jo man ģimenē ir tāds vairāk klasiskais formāts, kā jādzīvo, un es visu laiku visiem esmu teikusi jā, un bijusi ļoti laba meitene, un vienmēr darīju visu, kā vispār visiem patīk. Sāku meklēt veidus, kā augt, jo es zinu, ka es gribu kaut ko vairāk, es nezinu konkrēti, ko es gribu, un es sapratu, ka vienīgais, kas man traucē, ir manas sajūtas, tas, ka es netieku galā ar savām emocijām. Es gribu tur iziet Instagramā, pastāstīt, es tajā laikā ar mārketingu nodarbojos ar sociāliem, bet pastāstīt par sevi. Es tur visu nakti, man liekas, negulēju ar domu, ka nākamajā dienā man jāaiziet ar storiju. Un es sapratu, ka es netieku galā ar savām emocijām, un es meklēju veidus. Un tā kā es no bērnības biju dejojusi, dejotāja, man vienkārši tas mans hobijs, es kaut kā pašatklāsmes ceļā sāku eksperimentēt. Kaut ko ieslēgt mūziku, vienkārši kaut ko krātīt, dejot, un līdz vienā brīdī es sapratu, bāc, dejošana ir kaut kas daudz vairāk par vienkārši skaistām kustībām. Dejošana, reāli dziedina. Kad es noķēru to momentu, dejošana kļuva par manu ikdienas praksi. Es kaut ko saprotam ar prātu, piemēram, es esmu bagāta.
Prāts it kā notic, bet ja ķermeņa līmenī tu nejūti sevi to, es esmu bagāta, tā kā, zini, identitātes līmenī, šūnu līmenī, tu arī to nevar nest pasaulē, jo ķermenis pa lielam ir vienīgais veids, kā mēs spējam kontaktēties ar pasauli. Ja mums nebūtu acis, dzirdes, mēs pat nevarētu dzirdēt nevienu meditāciju, neko. Un tāpēc, ja tas paliek prāta līmenī, tas nekad nespēja sazemēties pasaulē. Un līdz ar to, ja tu gribi kaut ko sazemēt, kaut ko iemiesot, manifestēt, tev tāpat tas būs jādara caur ķermeni. Nav citu variantu, ja mēs esam šajā tēlā atnākuši šo pasauli. Pastāsti, kā tad tu nonāci pie manis? Kāds bija tavs pieprasījums? Es jau pirms tam, veselu gadu kaut ko domāju darīt šajā sfērā un kaut ko darīju. Es tur organizēju ekstātisko deju pasākumus un izgāju apmācības dejas alķīmijā, bet man vienmēr pēc tiem pasākumiem, man bija tikai viens pasākums, laikam no visiem, kurus jutos labi. Zini, kāpēc? Jo visos citos pasākumos nenāca tik daudz cilvēku, cik es gribēju, lai viņi nāktu. Man visu laiku bija tāds, es tur ielieku dvēseli tajā pasākumā, un man tāds sajūta, ka esmu gatava paņemt tur ļoti daudz cilvēkus, 50. Nāca, piemēram, 10 vai 15 vai dažreiz pat mazāk. Un mani tas apbēdināja, un es sapratu, ka te ir kaut kāds bloks, un viņš visu laiku turpina strādāt. Un es skatījos tevi, un man ļoti patika tava filozofija, ka mums ir ne tikai jāstrādā ar praktiskiem mārketinga rīkiem, mums ir jāpamaina vispār, kā mēs uztveram pārdošanu, jo manā galā, acīm redzot, bija tā ticība pārdošana ar iesmērēšanu. Līdz ar to bija divas lietas, kas notika. Vai nu es pārdodu, un man likās, ka es iepārdodu, un man pašai pretīgi palika, vai arī vienkārši nepārdevu. Un tad arī nebija nekāda rezultāta, un tad bija tāds zini, vispār bezizējas sajūta, un vispār gribās visu pamest, ja nav progresa, ja cilvēki nenāk, tu saproti, ka tu nevari realizēt to savu misiju, to, ko tu gribi iedot no sirds, bet tevi bloķē šī lieta, ka tu nevari pievilkt cilvēkus. Es uzreiz zināju, ka pie tevis būs rezultāti, jo es laikam jau tevi pazinu. Es zināju, ka tu dari visu, ko tu dari, tu arī dari no sirds, un man tas ļoti svarīgi, ka pie cilvēka, kas pats dara, kas ir tas, kas ir viņa misija. Un es padomāju, ka viss, ka es zinu, ka man vienmēr ir lai kaut kas mainītos, jāpieņem lēmums. Un lēmumu pieņemšana maksā. Es domāju, ok, maksāsim. Un ja maksāsim, tad maksāsim Dianai. Un, es vienkārši, kad es zināju, ka es gribu pārmaiņas, man īsti nebija šaubas, ka es iešu pie tevis, jo es jau tevi zināju, es jau kādu laiku skatījos uz tiem produktiem, nevarēju saprast, kur iet, un tad, kad man bija tas skaidrs pieprasījums, es zināju, ka iešu pie tevis. Ak, mans Dievs, pārdošana nav nekas cits, kā tava autentiska atklāšanās pasaulē, un viss, tas nav, tā nav iepārdošana, tā nav iesmērēšana. Protams, es tagad neiedziļināšos visas programmas detaļās, kas un kā, ja. Protams, tam visām stratēģijām ir jābūt, tam visam. Tas viss strādā, bet īpaši mūsdienās tas nestrādā, ja tu tur neieliec savu autentisko pašspausmi. Ja tu kā personība neatklājies, īpaši, ja tu pārdod kā personīgais zīmols, kas ir viena no stratēģijām, tu vari būvēt mikrofonu biznesu, un tad tev tur nekas nav jāatklājās, tev vienkārši ir viņš jāsaražo un jāpārdod attiecīgi. Bet manā skatījumā pārdošana ir komunikācijas veids, un tas ir par atklāšanos pasaulē, kā tu redzi pasauli, jo arī tādi kauči kā vispār kauči, ķermeņa terapeiti, psihoterapeiti, psihologi, jogas speciālisti, viņu ir ļoti daudz. Bet kāpēc tieši tu? Tāpēc, ka tu esi ar savu unikālu pieredzi, ar savu unikālu enerģiju, ar savu unikālu redzējumu un filosofiju. Un ja tu viņu neatklāji, ja tu par viņu nepaziņo, tad tu saplūsti ar pelēko masu. Augstas klases pārdošana, viņa ir par augstā līmeņa patiesumu, spēju būt patiesam un atklātam, bez bailēm, tikt ievainotam. Lūk, tā ir pārdošana, nevis skripta lasīšana,
un piedāvājuma izteikšana un smuks mājaslapas uzstādīšana. Caur tavu programmu es atklāju savu patiesību. Tur bija ļoti daudz to coachingu uzdevumu un jautājumu pašai sev, ka kamēr es viņus pildīju, es tā kā sapratu, bāc, un man ir, es tā domāju, un man ir tāda unikāla pieredze, un man ir tāds redzējums, un es saprotu, ka citiem tāda redzējuma nav. Es tā kā pildot tos visus uzdevumus, zini, pati sevi atklāju to vispār unikālo odziņu, un tādu, wow, viņi visu laiku tur bija, bet ja nebūtu to, šo uzdevumu, es nemaz neatklātu. Un kad tu pats vispār pat nepazīsti sevi, tu jau nevari arī to sniegt pasaulē. Tev liekas, kas tad es esmu viens no 1000 dejas pasniedzējām, kad tu reāli struktūrē tev iedot to sistēmu foršo, kā atklāt savu unikālo, autentisko veidu, gan darīt savu darbu, gan kā vispār runāt, tas vienkārši noticis sev, un tad tev pat ļoti maz jāpiedomā vairs pie stratēģijas, no tevis jau starotas ārā. To, tad tev bija pilnīgs sold out, ja, un tur jau bija 2 dažādas enerģijas, un tad tu uztaisīji izaicinājumu, kur bija 111 dāmas, tad tu uztaisīji savu flagmani, kuru tu reāli pārdevi, novadīji. Lūdzu, pastāsti par šo ceļu. Organizē pasākumu, un tev pēdējā dienā atsaka gandrīz vai visi, un tur paliek viena meitene. Un man nācās reāli atcelt, man liekas, pat nevienu, varbūt pat 2 pasākumus tajā pašā augustā, kad mēs sākām sadarboties. Un, ak, Dievs, tās ir tādas sāpes priekš ego. Tas ir tā kā... Un galvenais, ka tagad objektīvi paskatoties, es tāpat varētu iedot super rezultātu, bet vienkārši tas fakts, ka tev liekas, ka pie tevīm tomēr nenāk, ko pēdējā brīdī atsaka un tādā garā, tev tā kā liekas, nē, es esmu vispār, es neko nevaru šajā dzīvē, bet tad sākās mūsu sadarbība, un mans pirmais mērķis bija savākt grupiņas klātienē, lai ir sold out. Man bija tāds triggeris, man gribējās, lai man arī ir sold out. Pakāpeniski sāka augt dalībnieču skaits līdz oktobra beigās. Tur man reāli, es tā kā meitene saku, sorry, es tā kā nav vietu. Un tā bija tāda vispār pirmā uzvara, un skaties, reāli pagāja tur mēnesis. Mēnesis kopš brīža, ka neiet labi pusotrs mēnesis, un tad tev ir sold out. Un tad es sapratu, cik vienkārši pastrādā ar savu smadzenes, savu prātu, un tev viss sanāks. Un man pie manis neatnāk uz to pasākumu, man jau reāli ir sajūta, ka es neesmu pietiekama laba, un tad reklamēt nākamo tur pasākumu, tas vienkārši arī ļoti sāpīgi. Tu ej jau storijos ar tādu, pie manis neviens nenāk, kad tu iemācies tomēr strādāt un visu laiku sev atgādināt savu patiesību, un kas tu esi, un kāpēc cilvēkiem jānāk. Un svarīgākais jau to trenēt, un šeit arī vispār moments par saikni ar ķermeni. Ja cilvēks nespēja uzreiz realizēt to ideju, vai, piemēram, uzreiz tur strādāt, tu iedodu uzdevumu, es pastrādāju un uzreiz eju darīt dzīvē. Tad cilvēkam slikts kontakts ar ķermeni, jo darīt dzīvē arī ir ķermenis. Tad nākamais solis, ko es gribēju, un es domāju, man tad vajag kaut kā pārnest šo visu dejošanu online, un tas bija tāds milzīgs izaicinājums. Vispār likās, kā tāda liela siena, un es tikko sāku vispār, principā, pasniegt klātienē, tādas apzinātās dejas. Tā es biju bačata pasniegus, protams, jau tur gadu, bet apzinātās dejas nebija. Un es domāju, un pēkšņi, kā lai es to visu pārnesu online. Pilnīgi cita vide, cita struktūra, citas problēmas, cita izaicinājumi. Tika uzlikts mērķis uztaisīt savu online programmu un tā sakārtot darbu, lai es varu pārziemot Balī un pelnīt labi. Pelnīt tā, lai es varu tad dzīvot. Es esmu Balī. Reāli, es tā kā, tagad tas man liekas jau pašsaprotami, bet tad man likās, viss bija reāli tā uz jautājumu zīmes. Viss tas tā kā līdz pēdējiem domāju, ja tur tomēr nesanāks savākt. Un tad pirmais solis, ko mēs arī ar tevīm principā izkristalizējām vienā no zvaniem, ir par bezmaksas intensīvu. Tas bija ļoti, ļoti tā kā kruta ideja, ar kuru tu man ļoti palīdzēji viņu attīstīt.
vienkārši savākt meitenes tādā dzīvā tusiņā, online no rītiem padejot. Un mēs 5 dienas cēlāmies, 7 dejojām, un mūsu reāli čatā 111, vienkārši tāds skaitlis. Un tas tā kā domāju, wow, tā kā, priekš mums ir reāli milzīgs skaitlis, ka tā var savākt un grīz vai tāda zīme, ka jāiet tajā online. Man gribās iepakot visu savu zināšanas kaut kādā online produktā. Un, protams, tur arī pacēlās jauni bloki, bailās, kā tas būs kaut kāds jau augstāks līmenis, lielāka cena. Un atkal nāk ārā visas tās pārliecības. Un tāpēc man patīk visu laiku sasniegt jaunus mērķus, jo viņi visu laiku paceļ jaunas pārliecības. Es nevaru sēdēt tur. Protams, es varētu Latvijā sēdēt vēl gadu un taisīt tās pašas nodarbības un nekur neizaugt. O te man uzreiz pilnīgi atkal citādāk jādomā, vispār smadzenes pilnīgi citādāk strādā. Un es gribēju uztaisīt tādu programmu, kas 6 nedēļās sievietes atgriež pie sevis caur ķermeņa un dēļas praksēm, kas kļūtu par tādu pagriezienu punktu viņu dzīvēs, kā tas priekš manis kļuva, kad es izvēlējos strādāt arī ar savu ķermeni. Protams, tur arī darbs ar enerģiju un arī kaut kādā mērā kaut kādas coachinga tehnikas, bet pamatā ķermeņa prakses. Un ļoti daudz pretestības bija, jo kas tad es esmu un tā tālāk, bet, es gāju pa uzdevumiem, pa moduļiem un soli pa solim izveidoju to programmu. Sākumā man nepirka. Sākumā vispār 0 bija. Reāli, man liekas, pirmās 2 nedēļas neviens neko nepirka, bet, es turpināju stāstīt par to, to vērtību. Es zinu, kāda vērtība tur ir, un vienā brīdī es savācu grupu. Ir absolūti normāli, ka sākumā nepērk. Īpaši, ja cena ir augstāka. Un tad jautājums tev, kā tu par sevi domāji, jūties un ko tu darīji, lai turpinātu pārdot, nepārstātu šo visu procesu, kad tu turpināji pārdot, jo ļoti daudzi sāks darīt tādas haotiskas darbības. Mainīt produktu, mainīt nosaukumu, mainīt nišu, vispār pārstāt pārdot, ierakties zemē un neparādīties, bet tu turpināji darīt pats tad, kad cilvēks nepērk. Izejot visu šo te mūsu procesu, tu izveidoji programmu, tu turpināji pārdot tad, kad neviens nepērk. Kā tu par sevi domāji, jūties, ko darīji? Neļāvu sevi ieslīgt vecajā paternā, ka es neesmu pietiekami laba, man ir slikts produkts. Es vienkārši teicu, nē, ar to mēs jau tikām galā, man ir jau meitenes, kas bija pie manis klātienē, tā kā viss, es esmu jau pierādījusi, ka tas strādā. Un tad es sāku domāt, un laikam tas galvenais bija, ka es sapratu, ka es vienkārši neesmu vēl nokomunicējusi kaut kādā, pietiekami daudz no pietiekami dažādiem leņķiem, un ka es neesmu izveidojusi vēl tādu uzticamu kontaktu ar savu auditoriju. Mēģināju, iedomāties sevi to cilvēku lomā, potenciālu klientu acīm skatīties uz sevi un domāt, kas man vēl pietrūkst, lai tā kā pieņemtu lēmumu, ko es vēl gribētu uzzināt, saprast, piedzīvot vēl pirms pirkšanas, kā es jau varu nodot kaut kādu to transformāciju, kas būs programmā vēl pirms viņi to nopērk. Un vēl, ko es ļoti paņēmu no tevis, ka es nezinu, kāds sanāca, bet man agrāk nepatika komunicēt ar cilvēkiem vispār, pat pirms mēs sākām tiem strādāt. Tagad es reāli izbaudu. Un tur man kāds uzraksta, tur diemā, es ļoti labprāt tur parunājos, tur paprasu, kā tu tur darīt un kā tu jūties, un vispār papriecājos. Un vienkārši sāku baudīt vienkārši to komunikācijas procesu ar cilvēkiem un tiešām sirsnīgi mēģināt saprast, kas viņiem vispār ir aktuāls. Tā kā veidot komunikāciju, sapratu, ka tas vairs nav par to, ka es kaut ko tur parādu, un viņi nepērk. Es sāku veidot to vairāk kā dialogu. Otrā lieta laikam ir tāda, ka es zināju, ka pat, ja vispār nenopirks, es tāpat turpināšu tā kā piedāvāt šo produktu, jo es zinu, ka viņš ir krūts. Zināk, tas ir laika jautājums, līdz to sāks pirkt, novērtēt, un, protams, es laiku arī strādāju un domāju, ka kad atnāks un redzēs mans ideālais klients šo piedāvājumu, viņš izies šo programmu un kādas viņam būs transformācijas, un mani iedvesmoja
tās transformācijas, ko saņems mans klients, un es sapratu, ka es nevaru nedarīt, jo tas būs egoistiski, jo, ja es nepiedāvāšu, viņš nedabūs tās savas transformācijas. Viena dāma, piemēram, nāca ar tādu smagāku stāvokli, un uz programmas beigām viņa pati bija šokā, ka viņa piesaistīja attiecības laimīgas. Viņa zvanos saka, tā kā es nevaru saprast, tas ir kaut kāds skams, kaut kas nav, vai tiešām, ka beidzot es, kad strādāju ar savu iekšējo stāvokli, tā kā man ir normāls, ekoloģisks, veselīgs vīrietis, kas, tā kā mani pieņem, kas grib par maniem rūpēties. Daudzas lietas uzpeld pēc principa, ka man viss ir jākontrolē, dēļ tā, ka es visu kontrolēju, es esmu saspringta. Kad mēs pastrādājām ar saspringuma noņemšanu, izelpot, ka vienkārši vērot, ka izdejot visu to, iegūt tādu lokanību, tad arī dzīvē mēs spējam citādāk reaģēt uz situācijām. Mēs jūtam savu ķermeni, pa lielam mēs jūtam savu sirdsbalsi, un mūsu sirdsbalsi saka, uz kuru pusi mums iet. Ķermenis saka jā vai nē. Kad tev ir kontakts ar ķermeni, tu zini, jā, un viss tālāk tu kā pa tunelītam uzticies tam tā ķermeņa vīzijai. Tev neatnāc uz programmu cilvēki, tu vari domāt kā? Tu vari domāt sāpīgi, jā, ka es esmu kaut kāda ne tāda, mans produkts ir slikts un cilvēkiem tas neinteresē, un tad līdz ar to tu neko nedari, lai šo produktu iznestu, bet tad, kad tu kultivē sevi citas domas, citas sajūtas, jā, un, protams, ka tas ir praksa un tas ir darbs, tas ir treniņš, to var uztrenēt. Tu dari pilnīgi citas darbības. Priekš manis tā ir patiesā brīvība. Protams, ir forši ceļot, ir forši darīt, ko tu gribi, bet ja tu esi savu emociju vergs, nekas tev nepalīdzēs. Ko tu teiktu cilvēkam, kurš jūt un grib sadarboties ar mani, ka viņam vajag, viņš jūt, bet viņš šaubās? Pirmais man nāk prātā, cik ļoti tu gribi izmaiņas savā dzīvē, pajautāt sev. Cik ļoti. Ja tu godīgi sev pasaki, ka, gribu, bet negribu, varbūt arī nevajag. Tev arī tāds klients nevajag. Ja tu jūti ja tu jau esi izbasījies, ja tu jūti, ka kaut kas ir jāmaina, mans ieteikums sajūta ķermenī. Ja ķermenis kliedz jā, vienkārši jā. Jo vienkārši ir vienreiz jāpieņem lēmums, uzticēties savai tai intuīcijai, sajūtai, ka tas ir jādara, un visu dzīve izmainīsies. Un tā ir pārbauda. Ja mums kaut ko ļoti gribās, un, protams, tāds liels lēmums, liela investīcija, tas ir vienmēr visuma tests. Tu tiešām gribi izmaiņas, tu tiešām esi gatavs riskēt bez jebkādas garantijas, ka tas nostrādās. Un šeit tu apliecini sev, ka jā, es ticu sevi, es ticu, ka man tas ir iespējams, un ar šo darbību es principā manifestēju to, ka man viss sanāks. Tā darbība jau ir vienkārši solis uz to, ka tavs sapnis piepildās. Cik ļoti tev tas ir svarīgi. Ir cilvēkam, laikam, tas nav svarīgi, es arī tādu zinu. Tāpēc godīgi parunāt ar sevi, un ja tu tomēr atbildi sev, ka, kaut kā laikam ērtāk ir tur, kur es esmu, tad arī beigt par to domāt. Un viss. Man ir bail no tā, cik patiesībā liela es esmu. Jā. Un tas jau nav tāpēc, ka es esmu maza, vienkārši atkal ir pienācis laiks iet kaut kādā jaunā pieredzē. Un viss. Un es sapratu arī to, ka es sevi sāku samazināt, lai tikai iedarētos vidē. Jā. Kaut kādā, jā. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti, ka tev ir bail no sava vēriena, jo tevi var aprunāt, no tevis var novērsties. Tev mainīsies vide, jo ne visi izvēlēsies iet tev līdzi. Un es esmu to piedzīvojusi vairākas reizes, un tas vienmēr ir diskomforts, jo cilvēka tā pamata vajadzība ir piederēt kaut kādai komūnai. Un ja tu jūties jau, ka tu viņai nepiederi, un ja vēl tev atnāk apstiprinājums, ka tev tur aiz muguras vai nu runā kaut ko, vai acīs kaut ko pasaka, tas sāp. Tas nereāli sāp mūsu psihei, jo mēs to uztveram kaut kā.
Bet mums ir tehnikas, mums ir ķermenis, mums ir visi instrumenti, lai šīs sajūtas transformētu sev par labu. Kā man patīk teikt, transformē savus bailes personības jaudā un naudā. Un nav svarīgi, kas tas ir par produktu, High Caliber Woman, kurā tur bija sākumā vispār tikai 2 moduļi par pārdošanu un personīgo zīmolu, vai Sell Like a Goddess, vai High Caliber Brand. Būtībā tas ir par pašizpausmi un par visu savu baiļu transformēšanu jaudā, lai tu drosmīgi un bezbailīgi atklātos pasaulē un pie dirsas, ko visi pārējie domā. Tāpēc, ka tev ir tava dzīve, un tev Jā. viņa ir jādzīvo. Jā, man tas vispār tagad nereāli aktuāla tēma, ka arī ir sajūta, ka tu esi kaut kur bišķiņ citur, es neteikšu labāk vai sliktāk, vienkārši citur, un tu sāc just, ka, kaut kādi tuvie cilvēki, viņiem, kaut kas vairs neštimēs, un ir sāpīgi. Ja tu aiziesi, tev sāpēs, bet tu nevari neaugt, tu nevari neiet savā tur augstākā mērķa vārdā, un man liekas, tagad tu runāji, pilnīgi atnāca tāda atziņa, tas viss ceļš arī māca nekam nepieķerties. Kaut kādā mērā nevienam apstāklim, cilvēkam, vai arī pat kaut kādai komforta zonai, ka tev iekšā sirdītās tev ir jāaug tālāk, tu nevari pieķerties tai komforta zonai. Tu jau sev dari pāri, paliekot tur. Tikai tu dari sev pāri, samazinot sevi tikai tāpēc, lai iedarētos. Es labāk esmu atraidīta, bet tā kā patiesa, paliekot patiesa, nekā pieņemta kā fakes, jo tas sāp. Un es ticu, ka tajā jaunajā posmā atradīsies jauni cilvēki. Un es arī padalīšos ar to, kāpēc tas notiek, jo es to esmu, teiksim tā, dekodējusi, jo pie manis nāk tiešām spēcīgi cilvēki, un es dekodēju to, kāpēc cilvēkiem nav tie klienti, kurus viņi vēlas, tie augsta kalibra klienti. Un tad ir tikai viens jautājums, vai tu spēj būt blakus augsta kalibra cilvēkam, vai tu spēj būt blakus ar spēcīgu cilvēku, un vai tu spēj būt blakus tad, kad viņš kļūst spēcīgāks par tevi. Un tas, ko mans mentors, pilnīgi Zosena, iemācīja Diāna, labs mentors, cer, ka viņa klients kļūs par ļoti spēcīgu. Izcils mentors ir pārliecināts, ka viņš kļūst spēcīgāks un jaudīgāks par pašu mentoru. Viņš to gaida. Blakus vājam cilvēkam, kurš kaut ko nezina, ir viegli būt. Bet tiklīdz viņš aiziet savā ekspansijā, tad sākas īstākie pārbaudījumi. Nebaidieties iet prom no cilvēkiem un vidēm, kurās jūs nejūtaties atbalstītas. Man kā cilvēkam ar sindromu visiem izpatikt, tas ir ļoti sarežģīti, bet ja es turpināšu izpatikt, es nevarēšu attīstīt savu to misiju. Tā kā, jā. Paldies tev, Diāna, jo ir tiešām retums atrast, es teikšu skolotāju, jo tas ir, ieliek visu mentors, coachings, tā kā skolotāju, kas tiešām no sirds grib, lai tu pāraudz viņu un izaudz un esi labākā, nevis, izaudzēt un paturēt, bet tu nekļūsti labāka par manīm, bet es jūtu brīvību. Es to uzreiz izjūtu, ja es sāku just, ka cilvēks ar savu enerģiju mēģina man ierobežot, man ir milzīga pretestība. Šeit es to nejūtu, un tas ir tiešām milzīga dāvana, ka var mācīties pie tevis un pirkt no tevis tavus shortcutus un to, kā tu domā un kā tu dzīvo, un būt blakus tik spēcīgai personībai. Tas vien jau maksā visu to summu, kas ir jāmaksā. Milzīgs paldies tev par uzticību, milzīgs paldies. Tiešām es to ļoti, ļoti novērtēju. Dalies, lai tevi var atrast. Protams, ka es dalīšos ar visiem linkiem, bet lai tevi var atrast, lai par to, ko tu dari, lai par tavu fantastisko radošumu un transformējošo lietu uzzin aizvien vairāk. Mani var atrast Instagramā samanta.mezmale, latviski mežmale mans uzvārds. Tā var mani atrast arī citās platformās. Droši nāciet pie manis, lai atgrieztos pie sevis, pie sava ķermeņa, atgūt savu sievišķību, pašizpausmi un savienotos ar sevi. Man ir arī īsāki produkti, ne tikai tā garā programma, ir 7 dienu
enerģijas intensīvas, uzskačāt katru čakru caur kustību, ir arī tā garā Dance to Myself programma, atgriezties pie sevis, tā kā jūs noteikti atradīsiet. Un ļoti daudz arī bezmaksas resursu, ar ko sākt, tā kā droši nāciet. Milzīgs paldies tev, un tad sazinamies vēlāk. Jā. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonēja, lūdzu, spied laiku, raksti komentārās savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.